Sveiciens visiem no ciema Ogres novadā, no kurienes un uz kurieni nekursē nekāds autobuss. Vairs nekursē, bet toties kursē vilciens. Un tad no šejienes atbrauc ar vilcienu, pastaigāties pa Jumpravas ciemu, vai drīzāk sakot apdzīvotu vietu, un parādīt to arī jums. Izmēra ziņā Jumprava man izlikās nedaudz lielāka par dažu Latvijas pilsētu, piemēram, Cēsvaini, bet es jau varu arī kļūdīties, tas ir mans acu mērs, citam liksies atkal otrādāk. Un tā šī ir Jumpravas stacija, un šeit pa taisnāko ceļu es dodos uz pašu Jumpravas centru. Un te man sanāca garām iet Jumpravas estrādei, kur ir renovēta 2023. gadā, tātad pavisam nesen. Un te viņi ir izveidoti ļoti skaistā parka malā. Ja tas ir parks, es īsti nezinu, bet izskatījās pēc parka. Un, kā lasīju internetā, šeit notiek arī diska golfa sacensības. Es īsti nezinu, kas tas ir, nekad par šādu sporta veidu neesmu lasījis. Bet šeit ir vietām redzami tādi kā grozi, kur mest šos golfa diskus. Varbūt, kas kaut ko vairāk zina par šo sporta veidu, var man komentāros par to izstāstīt. Jo internetā es tiešām neatrodu praktiski nekādu informāciju. Estrādē redzēju vairākus jauniešus, un arī kopumā Jumpravā redzēju vairākus jauniešus. Tas, protams, priecē, jo Latvijas laukos jauniešus jau gandrīz vairs nevar redzēt. Un šis skaistais parks atrodas tieši pie estrādes, starp estrādi un kultūras namu. Šeit pat arī mani iepriecināja soliņi, uz kuriem var atsēsties. Tos jūs tūdaļ redzēsiet. Tepat arī izveidots neliels sporta laukums. Un šeit bija tāds kā strautiņš. Šī sieviete stāvēja, klausījās. Strautiņa skaņās es arī apstājos no ikdienas steigas un paklausījos strauta skaņās. Jeb avotiņš, es nezinu, vai arī tā ir vienkārši parasta topīte. Un tā es esmu nonācis pašā Jumpravas centrā. Šis ir tāds kā saucamais centrālais laukums. Jumprava nav liela. Vislielākais iedzīvotāju skaits, kā lasi, ir bijis 1989. gadā, kad Jumpravā ir dzīvojuši 1500 iedzīvotāji. Tagad jau, protams, šis skaits ir daudz mazāks. 2025. gadā, kā rāda Wikipēdija, šeit dzīvo 1019 iedzīvotāji. Bet tas laikam gan nav pašā Jumpravā, bet tas ir arī kopā ar visu pagastu varētu tā būt. Šis ir kultūras nams, arī pagasta pārvalde, sociālais dienests, kā lasīju, arī tur iekšā ir muzikas skola. Un vēl arī daudz kas cits. Priekšā atrodas Elvi veikals. Un Jumprava atrodas 35 km attālumā no Ogres, 19 km attālumā no Lielvārdes un 65 km no Rīgas. Kā jau teicu, tad šeit nav nekādas autobusu satiksmes. Tuvākā vieta, kur autobusus kursē, tās ir Dzelmes uz Daugavpils Rīgas šosejas, un tas varētu būt aptuveni kādi 5 km no Jumpravas. Kādreiz esot arī iebraucis iekšā autobuss, bet autobusa jau vairs nav. Un kā parunājos ar vienu sievieti, tad viņa stāstīja, kādreiz vispār esot Jumprava bijusi ļoti apdzīvota, esot bijušas gan kafejnīcas veselas divas, viena esot bijusi kultūras nama pagrabstāvā, tad viena kafejnīca esot bijusi dzelzceļa stacijā, arī vairāki veikali esot bijuši, bet tagad jau gandrīz vairs nekā neesot. Satiksme ir tikai ar vilcienu,
Ar to var aizbraukt gan uz Aizkraukli, gan uz Rīgu, bet vilcienu satiksme nav nemaz tik slikta, kā es pats domāju, jo vilcieni kursē gandrīz ik pa 1,5 stundai, ik pa 2 stundām. Vienīgais, ka pēdējais vilciens no Rīgas, ja nekļūdos, kursē 22:30, manuprāt, tā kā bišķi pātru. Vienu brīdi bija arī vēl vēlāks vilciens uz Jumpravu, uz Aizkraukli, bet to pasažieru vilciens noņēma nost. Kā teica šī sieviete, tad esot pasažieru vilciens iebarojis cilvēkus, un cilvēki jau pieraduši, bet tad beigās tas vilciens esot noņemts nost. Šajā ēkā, ko tikko redzējāt, tur atrodas sociālā dienesta istabas, darbnīcas, ko darboties cilvēkiem. Šis tāds kā skvēriņš ir pie pamatskolas. Cik saprotu, kādreiz te ir bijusi arī vidusskola. Vēl kas mani pārsteidza no mazām apdzīvotām vietām Latvijā, kur visa iela, viena no tām ielām, kas bija centrā, ir visa nobruģēta. Nevienā citā Latvijas ciemā neko tādas neesmu redzējis. Un te vēl piegāju klāt, paskatījos nedaudz. Tur no otras puses ir vēl viens tāds lielāks korpus, ja tā to var teikt. Un te jau es esmu atnācis atpakaļ, vēl tikai parādīšu, kā izskatās nelielas dzīvojamo māju masīvs Jumpravā, ja tā to var teikt. Un tas man arī būs viss pa Jumpravu, ko jums pastāstīt un parādīt. Tiksimies jau nākamajos video no kādas citas vietas Latvijā. Paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet patīk. Tāpat arī atstāsiet kādu komentāru un parakstīsieties uz kanālu. Atā!